Pakistāna tagad iespējams cenšas paplašināt savu reģionālo lomu no ASV un Irānas starpnieka līdz iespējamam kanālam arī attiecībā uz Libānu. Pakistānas iekšlietu ministrs nedēļas nogalē atradās Teherānā, un tiek ziņots, ka viņš bija atvedis jaunus priekšlikumus, kuru mērķis ir pārvarēt strupceļus starp Vašingtonu un Teherānu. Un vienlaikus Libānas armijas komandieris devās uz Pakistānu, lai tiktos ar feldmaršalu Asim Munīru, jo Izraēlas uzbrukumi Libānai joprojām ir viens no spriedzes punktiem, kas apdraud plašāku vienošanos. Visas šīs tikšanās notika pirms vakardienas sāsinājums starp Izraēlu un Irānu, kas izcēlās Izraēlas uzbrukumu dēļ Hezbollah. Lai apspriest vairāk, mums tagad pievienojas Hasans Pirzada, ģeopolitikas stratēģis un ārpolitikas konsultants. Hasan, vai Pakistāna šobrīd cenšas starpniekot divu atsevišķu konfliktu izbeigšanā? Vai arī viņi iespējams mēģina sasaistīt Libānas fronti ar pamieru ar Irānu, kā to ir lūgusi Irāna? Paldies, ka atkal uzaicinājāt mani, Nikola. Pakistānas loma nav jāuztver kā mēģinājums apvienot šos atsevišķos konfliktus vienā sarunu procesā. Pakistānas pieeja vienmēr ir bijusi vērsta uz deeskalāciju, dialogu un diplomātisko ceļu veicināšanu šajos dažādajos spriedzes punktos, nevis to operatīvu sasaistīšanu. Tajā pašā laikā Pakistāna ir pozicionējusi sevi kā komunikācijas veicinātāju, kad no tās to prasa. Mēs to redzējām aprīlī, kad Libānas premjerministrs vērsās pie Islamabadas un premjerministra Šehbaza Šarifa, lūdzot atbalstu, lai nekavējoties izbeigtu uzbrukumus Libānai un tās iedzīvotājiem tajā laikā. Tas arī atspoguļo šo iesaistes modeli. Un Pakistāna ir atzinusi ASV iesaisti un starpniecības centienus, lai panāktu, ka Libāna un Izraēla sēžās pie sarunu galda un tiek izstrādāts ietvars. Tomēr Irāna konsekventi ir uzsvērusi, ka jebkurš ilgtermiņa risinājums nevar aprobežoties tikai ar atsevišķiem frontes posmiem, un tam jāietver plašāks, visaptverošs deeskalācijas ietvars. Ja es to skatos šādā kontekstā, ja tiktu panākta visaptveroša ASV un Irānas vienošanās, kas aptvertu vairākus konfliktu frontes posmus, tad šo saistīto frontu notikumi varētu dabiski būt savstarpēji saistīti šajā plašākajā vienošanās ietvarā, ņemot vērā, ka Irāna to ir atkārtot uzsvērusi atkal un atkal. Kāpēc Izraēlai būtu jāuzticas jebkādai Pakistānas iesaistei Libānā, ņemot vērā, ka islāms un Islamabadai nav diplomātisko attiecību ar Izraēlu? Un daudz Pakistānas amatpersonas ir bijušas antisemītisks un pat pret Izraēlu dažkārt. Tātad kā Izraēlai būtu jāvēro Pakistāna, kas iespējams mēģina ieņemt kādu lomu šajās sarunās? Vēsturiski Pakistānas diplomātisko attiecību trūkums ar Izraēlu atspoguļo tās ilgadējo nostāju Palestīnas jautājumā, kas Pakistānai ir balstīts starptautiskajās tiesībās, un atbalsts taisnīgam un ilgstošam risinājumam saskaņā ar attiecīgo ANO rezolūciju. Šī nostāja Pakistānai ir konsekventa un principāla, taču tā neierobežo Pakistānas spēju sniegt ieguldījumu plašākā reģionālā stabilitātē. Pakistāna šajā konfliktā vairāk kārt ir demonstrējusi pragmatisku iesaisti, kad mērķis ir deeskalācija un konflikta novēršana. Notiekošā Pakistānas veicinātā iesaiste starp Savienotajām valstīm un Irānu tiek īstenota ar abu pušu uzticību. Tas atspoguļo uzticību Pakistānas lomai kā konstruktīvam starpniekam jutīgajā reģionālajā dinamikā. Pakistānai ir uzticamība, attiecības un pieredze, kas nepieciešama, lai veicinātu deeskalāciju. Un tās iesaiste ar dažādiem reģionālajiem partneriem un starptautiskajiem dalībniekiem liecina, ka tā var būtiski veicināt centienus, kas vērsti uz turpmāku konfliktu novēršanu. Un vai un kā Izraela to pieņems, vai ne? Atgriezīsimies pie prezidenta Trumpa intervijas laikrakstā Financial Times, kurā viņš norādīja, ka Izraēlai galu galā būs jāpieņem jebkurš potenciāls līgums, lai izbeigtu konfliktu ar Irānu. Tas man uzsver, ka ja šis Libānas jautājums tiks iekļauts šajā vienošanās, Izraēlai tas būs jāpieņem. Pakistānas un Libānas iesaiste, militārā iesaiste, ko jūs minējāt arī savā ievadā. Tas koncentrējās uz aizsardzību, sadarbību, apmācībām un profesionālo pieredzes apmaiņu starp militāriem spēkiem. Stiprinot Pakistānas plašāko pieeju stabilitātes atbalstam, izmantojot institucionālo un drošības partnerību, nevis piesaistoties kādam konkrētam blokam. Labi, Hasans Tazāde, lieliski, ka šodien esat kopā ar mums Site 24 News English. Pateicos, ka dalījāties ar šo ieskatu.
Lielas paldies!